Oskars Bonavēna izsmēja viņa intervijās, apšaubīja viņa drosmi un vairākas nedēļas sauca Muhamedu par gļēvuli. Tas viss notika 1970. gada 7. decembrī Madison Square Garden arēnā Ņujorkas pilsētā. 3 gadus iepriekš Muhamedam Ali tika atņemts pasaules čempiona tituls un aizliegts boksēt pēc tam, kad viņš attiecās iestāties armijā Vietnamas kara laikā. Pēc atgriešanās, tikai 28 gadu vecumā un lieliskā formā, Ali bija apņēmies pierādīt, ka prombūtnes gadi nav likuši viņam zaudēt ātrumu. Viņš vēlējās skaidru ceļu atpakaļ uz titulu un atpakaļ uz YouTube. Joe Frazers, vīrs, kurš tagad nesa kroni, ko Ali joprojām uzskatīja par savu. Taču pirms tas viss varēja notikt, viņam bija jāpārspēj Oskars Bonavēna, sīvs un bezbailīgs pretinieks, kurš jau bija iegūst reputāciju kā viens no izturīgākajiem bokseriem un kurš šķita apņēmies padarīt šo cīņu personīgu. Gadus iepriekš Oskars Bonavēna 2 reizes bija nogāzis Joe Frazeru cīņā, ko daudz uzskatīja par vienu no smagākajiem pārbaudījumiem Frazera karjerā. Kas viņš ir? Oskaru Bonavēnu neiebiedēja ne reputācija, ne slava, ne arī Muhameda Ali sasniegumi. Tieši pretēji, viņš pastāvīgi izsmēja un izaicināja čempionu, izsitot Muhamedu Ali no līdzsvara, tā kā to bija spējuši tikai ļoti nedaudz pretinieki. Oskaram Bonavēnam Ali bija pārvērtēts bijušais čempions, kurš dzīvoja no vecām atmiņām, un viņš bija apņēmies to pierādīt visai pasaulē. Kad tika parakstīts līgums par cīņu, spriedze starp abiem bija kļuvusi neiespējami ignorējama. Kad? Bonavēnam vairākas nedēļas intervijās uzbruka Ali, taču Ali tas bija tikai papildus motivācija. Viņi jau 3 gadus bija kritizējuši, apšaubījuši un norakstījuši. Tagad viņam beidzot bija iespēja visiem atbildēt ringā, taču atšķirībā no daudziem iepriekšējiem Ali pretiniekiem, Bonavēna no viņa nebaidījās. 1970. gada 7. decembrī beidzot pienāca ilgi gaidītā cīņa starp 2 izcilākajām smagsvaru divīzijas personībām. Gan Ali, gan Bonavēna kāpa ringā, lai izšķirtu savu sāncensību vienīgajā veidā, ko viņi zināja. Pilnībā apzinoties, ka mēnešiem ilgas provokācijas un personību sadursmes šo cīņu bija padarījušas par vienu no visvairāk apspriestajiem notikumiem viņa karjerā. Ir skaidrs, ka šī nebūs viegla nakts Muhameda Ali. Argentīnietis izturēja Ali sitienus un turpināja piespiest viņu cīnīties neērtā tempā. Ilgstošos brīžos bijušais čempions, kurš atgriezās ringā, izskatījās daudz ievainojamāks nekā līdzjutēji bija gaidījuši.
Taču raundiem ejot uz priekšu, Ali pieredze sāk izpausties. Ir skaidrs, ka viņa gadi prom no boksa nav mazinājuši viņa sniegumu, jo viņš izmantoja pacietību, roku sniedzamību un izkoptu tehniku, lai pārņemtu kontroli. Un pamazām pastāvīgais spiediens sāk atstāt iespaidu uz Bonavēnu. Bonavēna. 8. raundā Bonavēnas spēks, ar kuru viņš bija lielījies, beidzot tika pārbaudīts, kad viņš ar jaunu apņēmību devās uzbrukumā. Līdz tam brīdim Muhameds Ali lielā mērā bija kontrolējis cīņu, pateicoties savai izcilajai inteliģencei ringā, viegli izvairoties un neutralizējot Bonavēnas raksturīgo kreiso āķi. Taču tagad argentīnietis sāk izrādīt savu raksturīgo neatlaidību. Tieši šī pati spītīga apņēmība, kas tikai pirms dažiem gadiem bija novedusi līdz robežai tādus elites pretiniekus kā Joe Frazers, atgādināja visiem, kāpēc viņš joprojām ir viens no cienījamākajiem smagsvaru divīzijas pretendentiem. Tomēr, ieejot izšķirošajos raundos, cīņa joprojām bija sīva. Ali uzvarēja raundus, taču Bonavēna viņam sagādāja grūtības, cīnoties par katru sekundi. Tad pienāca 15. rauns, pēdējais rauns, un pēkšņi viss mainījās. Ali, sajūstams, ka viņa pretinieks izsīkst, uzbruka ar agresivitātes līmeni, kādu visu nakti vēl nebija redzēts. Vīrietis, kurš bija pazīstams ar savu leģendāro izturību, beidzot bija sasniedzis savu robežu. Tad Ali viņu nogāza 3. reizi.
Tiesnesis iejaucās un apturēja cīņu. Pēc gandrīz 15 raundiem ar spiedienu, sitieniem un provokācijām Muhameds Ali bija iegūst savu atbildi. Kad viss bija beidzies, smagsvara boksa lielākā mute pēkšņi palika bez vārdiem. Bonavenas vēlāk atzina, ka Ali ir lielisks čempions un atzina sodu, ko bija saņēmis pēdējā raundā. Ali šī uzvara nozīmēja daudz vairāk nekā vēl vienu uzvaru viņa karjerā. Un tagad viņš bija pārvarējis grūtāko pārbaudījumu savā atgriešanās ceļā. Viņš bija nopelnījis sev skaidru ceļu uz pasaules smagsvaru čempionu Joe Frazeru. Skatuve jau bija sagatavota vienai no visvairāk gaidītajām cīņām boksa vēsturē. Oskars Bonavena nekad neieguva kāroto revanšu, un traģiski viņa dzīve tika pārtraukta tikai dažus gadus vēlāk.